Izstādē piedalās arī sabiedrība Rēzeknes gaļas kombināts. Pēc modernizācijas šis uzņēmums ir pārtapis par visām Eiropas Savienības prasībām atbilstošu ražotni ar modernu kautuvi, kas dod iespējas patērētājiem piedāvāt augstas kvalitātes produkciju. Gaļas izstrādājumi tiek gatavoti pēc īpašām tehnoloģijām, izmantojot augstākās kvalitātes garšvielas, kā arī kūpinot un žāvējot gaļu dabiskā vidē, augšņa un buka dūmos. Šīs gads varētu pateikt, ka nebija slikts, ja ņemt vērā apgrozījumu. Ja. Protams, ja nebūtu embargo, tas būtu būtu labs gads, pavisam noteikti. Ja. Tā jau sanāca, ka kādu daļu nogrieza no apgrozījuma. Mēs mēģināsim uz šodien dienu pameklēt tirgus ārpus Latvijas, ko mēs arī darām. Mums ir saites ar Kazahstānu, ar Baltkrieviju, Azerbaidžānu. Diemžēl sakarā ar embargo ir aiztaisīts Krievijas tirgus, bet mēs pavisam noteikti meklēsim jaunus tirgus novietam mūsu produkcijai. Ļoti liels klāsts, jā, tas varbūt ir prieks pircējiem, jā, bet kā uzņēmumam tas ļoti smagi noturēt tādu klāstu ar kvalitāti un kvantumu. Mums ir pāri 300 produkcijas veidu. Šobrīd aktuālākie ir VOK produkti, tas ir mūsu top jaunums, kā arī reālie pelmeņi, jo mēs patstāvīgi attīstam reālo sēriju, un tagad mums ir jaunus reālie pelmeņi. Kā jau visai reāla sērijai, tad arī reāliem pelmeņiem ir samazināts saules saturs un ir 70% gaļas. Attiecīgi vairāk gaļas un arī ir jauna tehnoloģija reāliem pelmeņiem. Tur ir ļoti maza procentuālā mīklas attiecība, tāpēc mums arī sauklis ir vairāk gaļas, mazāk mīklas šiem pelmeņiem. Ar to viņi ir īpaši. Ļoti attīstīta arī ne tikai reālā sērija, kas ir vairāk uz jauniešiem, bet arī bērniem sērija domāta. Cīsiņi bezē, kā arī augsti kūpinātās desas, augšņu sērija, kas ir gaļa, desiņas kūpinātas augšņu dūmos, dabiskos dūmos. Tāpēc mēs esam vairāk uz dabisko, uz kvalitāti un domājot par bērniem, par jauniešiem. Ganāmpulku inficēšanās ar cūku mēri gan Latgalē, gan citos Latvijas reģionos gaļas pārstrādātājiem, protams, izraisīja milzīgas bažas par to, kā tas varētu ietekmēt gan ražošanu, gan tirgu. Taču nu jau situācija ir normalizējusies. Produkcija ir droša, pavisam noteikti, tāpēc, ka uz šodien dienu pārtikas veterinārais dienas strādā ļoti perfekti, viss ir izsekots, visi dokumenti kārtība, izsekojamība arī notiek, tā ka no šitās puses es varu pateikt pavisam droši. Mūsu produkts ir drošs. Pirms dažām dienām Sijā Rēzeknes gaļas kombināts piedalījās izstādē Sijāla 2014, kas katru otro gadu notiek Francijā un kuru francūži uzskata par izstādi numur 1 pārtikas nozarē. Apmeklētājiem bija iespēja degustēt gaļas kombināta produkciju, vārītas un karsti kūpinātas desas, kā arī reālos pelmeņus. Tos novērtēja atzinīgi. Aizvedām mēs diezgan daudz produktus, aizvedām arī mūsu jaunos reālos cīsiņus monstriņi, kas ir zaļā krāsā. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas raisīja visvairāk jautājumu, vislielāko interesi, jo kāpēc viņi ir zaļi? Cilvēki neizpratnē. Tas produkts, kas radīja interesi. Ļoti garšo arī reālie pelmeņi. Tos mēs patstāvīgi gatavojam, devām degustēt. Viņi bija sajūsmā.